Lasījums no pravieša Jeremija grāmatas. Jūdas ķēniņa Joahima, Josija dēla valdīšanas sākumā, Jeremijam atklājās kunga vārds, kas sacīja: Tā saka kungs, nostājies kunga nama pagalmā un saki visām Jūdas pilsētām, no kurām nāk ļaudis atdot godu kunga namā. Visus tos vārdus, ko es tev liku viņiem pasludināt. Nenoklusē nevienu vārdu. Varbūt viņi paklausīs un atgriezīsies katrs no sava ļaunā ceļa, un man pārņems žēlums par to nelaimi, ko es viņiem gatavojos uzsūtīt, viņu ļauno darbu dēļ. Tu viņiem sacīsi: Tā saka kungs. Ja jūs mani neklausīsiet, vai staigātu pēc mana likuma, ko es jums esmu devis, un lai uzklausītu manu kalpu praviešu vārdus, kurus es vienmēr pie jums sūtīju, bet jūs viņus neklausījāt, tad es ar šo namu izdarīšu tāpat kā ar Šīlo, un šo pilsētu padarīšu par lāstu visām zemes tautām. Priesteri un pravieši un visa tauta klausījās Jeremiju runājam šos vārdus kunga namā. Kad Jeremijs bija pabeidzis runāt visu, ko kungs viņam bija pavēlējis sacīt visai tautai, tad priesteri, pravieši un visa tauta viņus sagūstīja, sacīdami: Tev jāmirst. Kāpēc tu pravietoji kunga vārdā, sacīdams, ar šo namu būs tāpat kā ar Šīlo, un šī pilsēta tiks izpostīta, un nebūs, kas to apdzīvo? Tad visa tauta sapulcējās pret Jeremiju kunga namā. Tas ir Dieva vārds. Sešdesmit 9. psalms. Kungs, uzklausi mani savā žēlsirdībā. Vairāk nekā matu uz manas galvas ir to, kas ienīst mani bez iemesla. Stipri ir kļuvuši tie, kas mani vajā, mani melīgie ienaidnieki. Jo tevis dēļ es pacietu negodu, manu vaigu pārklāja kauns. Esmu palicis svešs saviem brāļiem un nepazīstams savas mātes dēliem. Jo mani ir sagrauzušas rūpes par tavu namu un tavu zaimotāju zaimi ir krituši uz mani. Bet es tev sūtu, kungs, savu lūgšanu. Žēlstības laikā, ak Dievs, uzklausi mani savas žēlsirdības daudzumā, savā uzticīgajā palīdzībā. Kungs, uzklausi mani savā žēlsirdībā. Alleluja! Kunga vārds pastāv mūžam, un šis vārds jums ir sludināts evaņģēlijā. Alleluja!
Lasījums no Svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs. Tajā laikā Jēzus, nonācis savā dzimtenē, mācīja ļaudis viņu sinagogā, tā ka viņi brīnījās un sacīja: no kurienes viņam tāda gudrība un brīnumi? Vai tad viņš nav galdnieka dēls? Vai tad viņa māte nesauc par Mariju? Un vai Jēkabs un Jāzeps un Sīmonis un Jūda nav viņa brāļi? Un vai viņa māsas nav visas pie mums? No kurienes tad viņam tas viss? Un tie ieļaunojās no viņa. Bet Jēzus viņiem sacīja: nekur pravietis nav bez cieņas, kā tikai izņemot savu tēviju un savas mājas. Un viņš tur nedarīja daudz brīnumu viņu neticības dēļ. Tas ir Kunga vārds. Šodien man atkal daudz pārdomu. Katra raksturvieta man uzrunāja. Pārdomas sākšu ar psalma rindiņu. Uzklausi mani savas žēlsirdības daudzumā. Tieši šie vārdi - žēlsirdības daudzumā. Šie vārdi dod drošību. Es redzu tādu Dieva žēlsirdības upi, kas plūst pār mani, par katru cilvēku, Dieva atvērto sirdi, žēlsirdības daudzumu, žēlsirdības traumas, mīlestības traumas. Dievu, kurš vienmēr ir gatavs skriet pretī katram grēciniekam ar atvērtām rokām un pieņemt viņu atpakaļ, piespiest pie savas sirds, žēlsirdības daudzumā. Bet te pašā laikā atgriezīsimies pie pirmā lasījuma, kurš parāda Dievu arī kā stingru Dievu, kā Dievu, kurš neļaujas apsmieties. Šeit Dievs sūta pravieti Jeremiju pie tautas, pie priesteriem, lai pasaka visu patiesību, lai nenoklusē nevienu vārdu, lai neglaudu pa spalvai, lai runā tiešu valodu par grēku, par atgriešanos no grēkiem. Un paskat, kā tauta, priesteri, uzklausījuši viņu, negribēja to dzirdēt. Tauta, priesteri, negribēja viņu dzirdēt. Viņi pat sagūstīja viņu, sacīdam, tev jāmirst. Par ko? Par to, ka Jeremija pateica patiesību. Nenoklusēja nevienu vārdu. Pateica to, ko Dievs vēlējās, lai viņš pasaka. Atgriezieties no grēkiem. Jūs esat grēkojuši. Vai jūs tā turpināsiet, tad jūsu pilsētai notiks tāpat kā Šilo. Un tas viņiem nepatika. Dievs neļaujas apsmieties. Jā, viņš ir žēlsirdīgs. No viņa plūst žēlsirdības traumas. Bet tas nenozīmē, ka es varu darīt to, kas man ienāk prātā. Un nenožēlot. Un atmest ar roku un teikt, jā, Dievs taču ir žēlsirdīgs. Dievs ir žēlsirdīgs un taisnīgs. Viņš neļaujas apsmieties. Tāpēc ir svarīgi uzklausīt katru vārdu, kas nāk no Dieva, un ļauties korekcijām. Ja es būšu atvērta Dieva vārdam, vēlēšos to dzirdēt, uzklausīt, saprast, tad par mani plūdīs šīs žēlsirdības traumas. Nevis, ja es apzināti došos prom no Dieva, no viņa vārda, no viņa likuma, apzināti, kā smejoties par viņa žēlsirdību. Nē. Dievs neļaujas apsmieties. Viņš ir žēlsirdīgs un taisnīgs. Un no evaņģēlija mani uzrunāja pēdējā rindiņa.
Un viņš tur nedarīja daudz brīnumu viņu neticības dēļ. Ne tāpēc, ka viņš negribētu, bet tieši viņu neticības dēļ. Cik daudz brīnumu es ļauju Jēzum darīt savā dzīvē? Vai man ir ticība, ka viņš vēlas darīt brīnumus manā dzīvē? Atceros pirms gadiem, kādiem 4, kad man operēja celi. Es zinu, es atceros, es nelūdzos par to. Es nelūdzos, lai Dievs man dziedina, jo es biju ielikusi Dievu kaut kādos rāmjos. Es domāju, ka to jau viņš nevar, jo tur jau ir viss saplīsis, tur ir dzīslas sarautas, saites sarautas. Tur vienkārši jāoperē. Bet es pat nedevu Dievam iespēju. Es pat nelūdzos par to. Viņš tur nedarīja daudz brīnumu viņu neticības dēļ. Bet tagad, kad man notika ar to muguru, tagad gan es lūdzos. Tagad gan es lūdzos ticībā. Un ne tikai lūdzos. Es zinu, ka es esmu Dieva bērns. Dievam svarīga, dārga, viņa meita. Un viņš man dos labāko. Un es Kristus vārdā pat pavēlu slimībai pazust no manis. Ir pieaugusi šī apziņa, kas es esmu. Es neesmu nabaks, ubaks, kurš diedelē Dieva žēlsirdību. Es esmu Dieva bērns, viņa mīļotā meita. Viņa mīļotā meita, viņš man dos labāko. Un tikai viņš zina, kas ir labākais. Es uzticos viņam. Un aicinu viņu palīgā un lūdzos tagad katrā situācijā. Es pati nešķiroju, to Dievs var izdarīt un to nevar. Nē, es atstāju izvēli viņam. Es lūdzos. Un viņš dara. Lai slavēts Jēzus Kristus. Šodienas pārdomas. No kurienes viņam tāda gudrība un brīnumi? Zīmīgi, ka cilvēki to ievēroja un saprata, ka Jēzum piemīt dievišķa gudrība un pārdabiski brīnumi, bet viņi tik un tā raudzījās uz realitāti, uz to, ka viņš ir viens no viņu vidus. Viņiem likās, ka viņi viņu pazīst, jo viņi ir redzējuši, kā viņš izaug, ka viņš ir galdnieka dēls, un viņa māsas un brāļi ir tepat līdzās. Man nāk atmiņā laiks, kad es atgriezos pie Dieva un sāku runāt ar saviem tuvākajiem, ar radiniekiem par debesu valstību, par atgriešanos no grēkiem, par ieticēšanu, par lasīšanu, vārda lasīšanu. Manī neviens neklausījās. Mamma pat teica, ka Bībeli nedrīkst lasīt kurš katrs, kad tas nav labi. Bet viņi patiešām brīnījās par to, ko es stāstīju, bet neklausījās. Un mani atkal izbrīnīja fakts, ka viņi visi zina, ka mani dziedināja Dievs, bet tas nav nekādā veidā izmainījis viņu dzīves. Es, protams, sapratu, ka mana ticības un dziedināšanas pieredze ir priekš manis. Bet es atkal aizdomājos, cik tomēr mēs cilvēki esam tūredzīgi. Kamēr kaut kas nenotiek personīgi ar mani, es neticu un es neredzu un es nedzirdu. Bet ļaudis tomēr domāja un analizēja, no kurienes viņam tas viss. Un tie ieļaunojās no viņa. Tie ieļaunojās no viņa. Nevis uzņēma viņa vārdu, bet tie ieļaunojās. Un tas tiešām liek aizdomāties, cik ļoti ir jābūt nocietinātai sirdī un aklam garam. Vai tā ir skaudība? Nezinu. Un viņš tur nedarīja daudz brīnumu viņu neticības dēļ. Rezultāts ir tāds, ka viņu neticības dēļ viņš tur nedarīja daudz brīnumus. Viņu neticības dēļ.
Tēvs, es slavēju Tevi par ticības dāvanu, par visām manām dziedināšanām, un lūdzu dod man gudrību ar mīlestību sludināt Tava vārda patiesību ikvienam cilvēkam. Āmen.